6. diena mēs pametam mūsu viesnīcu. Mūsu fancy viesnīcu. Tagad mēs iesim kaut ko paskatīties. Nu, tur kaut kas ar Boržomī tur saistīts. Tur bija rakstīts Boržomī minerālu vāce. Mēs tikko atstājām pēdējos 10 larus par šito suliņu. Pasties, tas ir tagad. Oh, wow. Tas ir bagijs. Čals piedāvāja pa viens lars 50 glāzi, viņš teica 150. Un tā, kad viņš ielēja jau 2 glāzes, viņš tā saka 30 lari. 10 eiro tie. Bet beigās mums nemaz nebija un mēs iedāvām 10 un viņš teica it's a gift. Šis ir ļoti interesants. Vāģis. Ok, ko man ar šito sulu darīt tagad? Tikai cash shopē tā mēs. Nu, ko tagad atkal jāiet uz bankomātu, jo mums vajadzēja 10 larus, lai mēs tiktu iekšā tur. Un tos 10 larus jau mēs atstājām par šīm te, es pat nezinu, kas tas ir. Man garšo pēc alkohola. Viņš teica, ka tur nav. Alkohola organizē šajā te iekšā, ja pielē konjaku klāt. Bet mēs konjaku negribējām. Šis ir gandrīz tā kā Baldonē no sēravota, bet Baldonē tāds štengrāks. Šitais ir diezgan labi dzerams. Pēc ilgām mokām tikām iekšā šajā parkā, Boržomī minerālu ūdens parkā. Jā, tur ir rakstīts Boržomī vēsturiskais parks. Tur arī tek minerālu ūdens. Šis ir tāds numur 1 dziļurbums. 808,8 metru augstumā. Renāta kaut kur pazuda. Šis ir pirmais kaut kāds numur 1 urbums. 1400 litri tā iztak stundā. Laikam. Jāiet vēlreiz paskatīties. Jā, 34,6 grādi. Nu labi, dienā 1400. Dienā 1400. Stundā. Tad jau tur būtu tā kā no ugunsdzēsēs ļūtens jānāk ārā. Mēs esam no tālum ieraudzījām šādu skatu. Nezinām gan kā tad tikt klāt. Krišāns grib laist dronu, bet es jau būšu augšā. Šis man patīk, tā kā netīšām neplānot, vienkārši pa ceļam ir kaut kas ģeniāls. Var apstāties, un te nav neviens cits. Šī brīdī šeit nav Krišāns. Esmu tikai es. Wow. Te jau braucot uz lejiem, mēs sapratām, ka te ir ļoti skaisti skati. Tur potenciāli varētu kāpt. Tur acīm redzot ir pat trepītes. Bet tā noteikti nav vieta, kur es gribētu kāpt. Krišāns nekur nav. Izstās diezgan droši. Wow!
Izcili. Ir apburoši. Vienkārši skaisti. Skaista vieta. Krustceltpili. Neapšaubāmi. Slesa Fortress. Moktseva Fortress. Tur ir divas, tā kā 10. līdz 11. gadsimts laikā. Jā, tā varētu būt. Šitā izstāsta, ka baigi nevar tikt klāt. Mēs jau nemēģinājām iet pa tām durvīm iekšā. Tur ir durvis kaut kur, jā? Caurums ir zem stalažām. Jā, bet šā vai tā, man cecēsties teikt, iepūt ļipā. Tas ēž augšā un viss vienalga, tiec man klāt. Ok, Krišānim iepūtīs ļipā. Renāti tikmēr. Atvainojos par kratīšanos. Wow, jap. Jā. Ir iespaidīgi. Pat nemaz negribās iet iekšā. Nav pat tāda baigā vajadzība. Aha, tur ir caurums. Bet, protams, kam tad tas caurums tur ir domāts? Mums taču. Ieslēdz 4x4. Tas ir kaut kas, ko es jau saprotu. Nu, es neprast neko. Tad legit cietoksnis. Ok, nu šis jau ir, jā, šis ir iespaidīgi. Šis cietoksnis ļoti pārsteidz vienu iemeslu dēļ. Ļoti vienkārši. Te nav govis. Te nav cūkas. Varētu būt, ka viņas netiek pa to mazo caurumu iekšā. Viņas varētu uzkāpt pa stalažām. Mēs esam atbraukuši uz Atsalcike. Esam pie 9. gadsimta pils. Dosimies tālāk un redzēsim, kas ir un kas nav. Un ejam ēst. Vesels. Jā, šis ir tajā, kā tu teici. Kas tas ir? Otomaņi. Nu, visticamāk, droši vien jau, jā, tur stāvēs. Nu, Renāts mēģināšu priekš video piemontēt tā, lai izskatās, nu tā, lai tev ir kleita tā kā mugurā. Tu ej un ar kleitu. Kādā krāsā tu gribēsi? Labi, sarkani, tad būs sarkani. Wow, tie mūri vienkārši. Es jūtos tā kā spēlē Stronghold. Man šķiet, ka pilnēn inapot varētu būt pelmeņi. Pelmeņi, jā? Tu gribi pelmeņus? Nē. Šī ir tā vieta, kur Renāta vēlas pelmeņus. Ļoti daudz sīkām.
Wow. Nu jā. Ja, bet paskaties, piemēram, jā, tā kā te ir vecais mūris, jau sens, ļoti sens. Un tad ir tā kā te jau ķieģelīši. Nu, te ir gadsimtiem dzīvojuši. Tā kā grūti. Mums tā ātri jāizskrien cauri. Jo tā var dzīve ir tikai vaļā līdz 6. Un tagad ir 15:24. Stundu tur jābrauc. Nu, ja mēs būtu tur ap 5, nu gan jau mēs paspētu apskatīt. Jā, nu cerams. Tā kā zīme, tā kā Jā, diezgan izteikti. Nē, nu, varbūt tā ir mute un re, kur ir 2 acis. Nē. Nē. Te droši vien baseins. Un knapi tik ārā. Šeit ir tik ārkārtīgi interesanti, kā šī šķiet tāda ļoti veca daļa. Nu, līdzīgi kā ties iepriekšējā cietokšana, kur mēs bijām šodien. Un tad pa vidu ir droši vien no Otoņu impērijas laikiem tur Moska un vēl viss kaut kas. Un tad jau ir vēlāk vēl piecelti tur dārzi, kolonnas, nu, tāds mikslis un absolūti fantastiski. Nu, tā kā vārdos nevar aprakstīt, cik fantastiski ir sajūta šeit atrasties. Kur mēs visu laiku ir tāds, kur es tagad nonākšu, kas būs, no kura laika šeit būs kolonas un baseini un dārzi vai mūri. Vienkārši fantastiski. Ja redz tur aizmugurē tālumā aiz manis, ir fantastisks kalnu koris, sniegotas. Un tā sajūta šeit esot droši vien arī tādēļ, ka šeit nav gandrīz neviens cits izņemot mūs. Nu, es redzēju 2 citus cilvēkus. Liek, Krišāns. Tā, tagad mēs iesim iekšā tornī. Tāds ir tornis. Un aidā.
Jā. Varanāku pili neviens no mums savu mūžu nebija redzējis. Tiešām iespējīgs cietoksnis. Esam klāt! Kamerai palikuši 30%, kamēr viss ceļ. Pietiks, viņa jau slēdz ārā. Te, tur! Es jau nopīru. Bet, protams. Kur tad? Kur tu ej? Te, Renā. Šis ir mans mūža sapnis kopš brīža, kad es redzēju 7. klases vēstures grāmatās bildes ar senām apmetnēm Klintīs. Man tāds, es gribu kādreiz dzīvēt redzēt. Tas laikam ir pa Turciju. Nu, te jau gandrīz ir Turcija. Jā, bet tu. Tad pat robeža, nezinu, cik kilometri daži varbūt, ka ir. Pirmā dzīvokļa. Dzīvoklis numur 1, lai gan tur rakstīts 2. Un viss? Jā. Un tas ir viss? Visa var dzīve. Jā. Interesanti, kaut kāds nišiņas zemē. Arī kaut kas ir plauktiņi. Nu, šeit ir bijis ūdens rezervuārs. Interesanti, kādreiz te ir tāda arī varbūt siena bijusi priekšā. Jo citādi jau baigais rezervuārs nesanāk. Nu, baigās gūtmaņāls, es teiktu. Tikai šitās kāds pats ir izurbinājis. Ļoti daudz rociņas. Interesanti tādi caurumi zemē atkārt. Lasīja, tā ir maizes ceptu. Kas kaitē, ne? Dzīvot paštaisītā alā. Viss tev te bija. Pat maizīt bija, kur uzcēm, pat zirdziņas bija, kur noli. Lieliski. Un neviens tev neko te īsti nevar padarīt. Kristieši vienmēr visās svarīgās vietās uzmelc kaut kādu savu māju, jo tā tam būs būt, vai ne? Tur vēl ir tik daudz. Ritīgi daudz vēl ir. Es to sauktu par kalnu ciematiņu. Ļoti liels ir bijis šis kalnu ciems. Šis jau ir atkal kaut kāds kristiešu darbs. Virtuve. Virtuve? Jā. Viņi te tais kaut ko. Nu, te ir bijuši tādi podi, kur vairs nav. Māla podi izskatās vismaz vai. Nu, kā tie iedzīvotāji te ir. Nu, tik daudz, tā kā tapēja ap stūru un tur vēl vienkārši pilns. Renāte, kur laikam iet tāds. Renāte! Viņa pat man nedzird, viņa tik tālu. Renāte! Reku, viņa paskatījās. Čau! Un tā viņi tas sabļaustījās savā starpā. Nu, ko tu man parādīsi?
The Spring. Apriekš kam viņiem vispār to ūdenskrāto, jo viņiem te ir avots. Wow. Wow. Tur šaus. Varbūt šis ir tas sapnēs tunels. Tas jau negribēlēt atpakaļ. Nē, nu tur ir zīme izē. Kaut kur zemā. Renāt, I dare you. Vienu. Vismaz vienu. Es iepriekš to izdarīju. Tev mīžuks. Un tu domā, kāds atnāks? Priekšā, pirmā reliģīgumā daba. Nu nav reāli. O, repasties, reku, te jau vispār nemaz. Te vēl turpinās. Un turpinās, un tur vēl kāds dzīvo pat izskatās. Milzīgi. Nu šeit Renāta tikko nāca pa kāpnēm lejā. Es gribu atrast to secret tunnel. Stāv, te skatās apkārt. Secret tunnel. Jā, mēs tur noiesim tikai lejā. Viss ir beidzies. Mēs rītam varam iet uz Ucalcikai. Šo jau nekas vairs nevar pārsist. Es domāju, ka ne. Šo ļoti grūti pārsist. Man liekas, no Gruzijas mēs esam redzējuši pašu skaistāko un iespaidīgāko iespējams. Neskaitot kalnus. Nu, kas kuram? Un tā mēs izstaigājām gandrīz visu Vardzie kalnu alu ciematiņu, un Renāta ir vienkārši starā, bet tagad viņi meklē, kur mēs paliksim. Es domāju, ka jā, mēs brauksim atpakaļ uz to. Kā sauc to pilsētiņu ciemu? Atsalcike. Šī ir tāda vieta, no kuras īstenībā nemaz negribās doties prom vēl tik ātri. Gribās vēl mazliet.